Vakardien 2,5 maratoni šķita tik tālu. Šobrīd 1,5 jau klāt. Vēl tik viens tev akurāt, plus vēl 1 kilometrs tas, bet to jau pieveiks emocijas. Paldies! Kāds ir sajūtas šobrīd īsi pirms starta? Nu, ir satraukums, kā vienmēr. Man liekas, pirms tik garām distancēm, nevar nebūt satraukums. Ko jums nozīmē skriešana? Tas, ka man ķermenis turās kopā šobrīd. Jā, agrāk varbūt skriešana bija tas, ka es atzīmēju savu dzimšanas dienas, noskrēju katrā dzimšanas dienā tik kilometri, cik man bija gadi. Tagad es vienkārši skrienu, lai gūtu kaut kādu ietvaru savam ķermenim. Vēlme uzvarēt? Katru reizi. Ikdiena. Jā, motivācija. Uz priekšu! Ko jums nozīmē skriešana? Tā ir 1/3 no manas dzīves. Vai šis ir pirmais gads, kad skrējiens ir apdrošināts, kad visi dalībnieki ir apdrošināti, visi brīvprātīgi ir apdrošināti, un vai tik nav tā, ka tev tur arī ir zināma loma visā šajā pasākumā? Šogad ir pirmais gads, kad ir apdrošināti gan skrējēji, gan arī brīvprātīgie, jo tomēr skrējiens ir pa šosejas malu un ir zināms risks. Spēka rezervus. Nu, kaut kādi 65 ir. Tāpēc sajūta. Bet pusi jau ir šeit. Šeit ir 2/3. Nē, vairāk. Maratons pēc finiša. Jā. Nu, bet beigas būs, vai ne? 3/5 būs beigas.